FC Nikeris pirmo spēli jaunajā virslīgas sezonā aizvadījusi ar man kopā Aleks Štulbergs, pirmo vārtu autors. Aleks, varbūt var pastāstīt, kā komanda jūtās pēc pirmās spēles, kur tomēr izvērtās ļoti smagi, man šķiet. Izvērtās diezgan smagi, bet ir savus punktus arī izdarījām, savus uzdevumus pāris izdarījām. Kopumā šī spēle bija jāņem kā treniņu spēle, jāmācās daudz no šī, jo zinājām, ka pretinieks ir stiprs, spēcīgs, mazliet arī fiziskā gatavs, bet mācāmies no viss tā. Ir pozitīvais, ko var paņemt līdzi, un ir tas, kas, kā teikt, jāmācās ir vēl. Jā. Arī RFS Futsal aizvadīja superkausa spēli, viņiem bija savs Nikeris Summer Cup. Saprotu, jūs esat bez pārbaudas spēlēm, tas noteikti arī bija treneru uzstādījums šo spēli izmantot kā treniņus. Jā, bez pārbaudas spēlēm bija interesanti vispār, kā mēs saspēlēsimies, jo mums ir jauni spēlētāji, kas ir komandā. Jāmēģina, jāskatās, kas notiksies. Nezinu, ko vairāk var tur pateikt. Pēc pirmā puslaika 10, tās pirmās minūtes likās ļoti trakas, pēc tam jau nāk vispārējā spēle, arī otrais puslaiks ļoti solīdi. Paši arī tā jutāties? Jā, bija jau arī. Sākumā bija savs stresiņš, jo tomēr nebija nevienas spēles iepriekš. Tomēr sākām spēlēt, sāk bumbu kustēties, kaut kas vairāk izdevās, kaut kas mazāk. Pašiem savu tā, kā teikt, arī uzticība pie bumbas ir, un tad varam kaut ko arī veidot. Un arī spēles laikā kaut kas labāk arī sanāca. Jā. Tad varam teikt līdzjūtējiem, ka nav pa ko uztraukties. Pirmās spēles rezultātu vēl neskatāmies, viss vēl tikai būs. Jā? Tieši tā. Paldies līdzjūtējiem, kas atbrauc. Jā, cepur nost. Beigās arī gribēju uzjautāt par jauniem spēlētājiem. Pats jau arī pieminēja, jaunu spēlētāju komandā ir. Kā esat iejutušies, viss kārtībā, jau sadraudzējušies? Jā, esam. Protams, ir vajadzīga kāda spēle, lai tu sajustu, kā ir vispār pret kādiem citiem spēlētājiem, kā ir spēlēt. Treniņos jau viss jau notiekās labāk un labāk, protams, bet ir vajadzīga kāda spēle, lai sajustu, kāds viens otrs ir uz tā laukuma tomēr. Jā. Labi, paldies, Aleks, un tad jau tiekamies mājas spēlē nākamnedēļ. Super.